Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā par darba aizsardzību. Un šodien gribu parunāt par darba aizsardzības pakalpojumu izvēli tieši tajā brīdī, kad mēs rakstam šo te pirmo e-pastu vai uzrunājam it kā topošos sadarbības partnerus. Un šeit daži piemēri no pēdējiem, kā tas notiekās, un, piemēram, meklējam darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju vai sniegt izcenojums darba vides iekšējai uzraudzībai, vai izteikt piedāvājumu sadarbībai, veicot riska novērtēšanu un dokumentācijas izstrādi sekojošām adresēm, un attiecīgi tad tur ir adreses, un nodrošināt regulāru pakalpojumu, ja maksimāli digitalizēsim datu apstrādi un apmācības. Vēl vispārīgāk jau droši vien pateikt nav iespējams. Salīdzinam to ar automašīnas iegādi vai, vienalga, bet šodien paņemam automašīnu. Ja mēs paprasīsim kādam, mēs vēlamies automašīnu ar 4 riteņiem. Kā jūs domājat, ko jūs saņemsiet? Vai cik daudz pasākums jums piedāvās? Cik automašīnas jums liks apskatīt? Tas pats ir arī darba aizsardzībā. Atceramies, ka mums jābūt diezgan precīziem un konkrētiem, ko mēs gribam un ko mēs negribam. Teiksim, pateikt pakalpojumu sniedzēju meklējam ir vispār nepateikt neko. Ja? Tāpatās arī jebkuru no tiem pārējiem, ja, līdz ar to viņi vispār neko neizsakoši e-pasti. Tas nozīmē, ka jebkuram ir jāsaprot, ka normālā variantā būs kaut kādi jautājumi, papildu jautājumi, vairāk vai mazāk. Lai samazinātu šos te jautājumus, apmēram esmu ielicis tās sadaļas darba aizsardzībā, pa ko ir vērts domāt, un apmēram pateicis, kas un kā varētu notikties. Tā pirmais būtu, es to esmu nosaucis par instrukciju, saimniecību un instruktāžām. Tātad šeit ir vesela virkne lietas. Es esmu uzlicis gan darba kārtības noteikumu, tātad atceramies, ja ir vairāk par 10 darbiniekiem, tad tādam dokumentam ir jābūt obligāti, līdz tam tad viņš var šīs te lietas būt ierakstīts arī kādā citā dokumentā. Darba aizsardzības instrukcijas, citi dokumenti, tur varētu būt dažādi, ja mūsdienās visādas politikas un tam līdzīgi. Ja? Tātad arī pēdējā eilītē esmu ierakstījis, kurš to var veikt, bet idejā, ja es esmu ierakstījis vārdu jebkurš, tas nozīmē, ka darbdevējs izdod rīkojumu vai ir kāds iekšējs normatīvs, kurā tad pasaka, jā, konkrēts cilvēks ar konkrētu amatu tādu un tādu atbild par šo te lietu. Tālāk ir ievada instruktāža, mēs varētu tā sadalīt ievada instruktāžu un sākotnēju instruktāžu, tas ietver gan darba aizsardzību, gan ugunsdrošību, gan iepazīstināšanu ar darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un, protams, periodiskās instruktāžas, ja, kas arī ietver gan darba aizsardzību, gan ugunsdrošību. Tāpat tās ir uzņēmumiem, ir 50 cilvēkiem, kuriem ir jātaisa šīs te mācības ugunsdrošībā, bet par mācībām kādreiz citādi, tās var būt dažādas. Un, protams, vēl varbūt arī ārpuskārtas instruktāži, tur ir vēl sīkāks sadalījums. Lielākā problēma instrukciju saimniecībā ir tieši ar ugunsdrošību, jo tur, kurš katrs īsti nevar to veikt. Ja mēs darba aizsardzībā, kā mēs redzam, to var cilvēks, kurš ir mācījies, un arī tāds, kurš nav mācījies, viņš saka, jā, es māku un es izstrādāju. Tāda ugunsdrošībā, diemžēl, tur tikai ir jāiet mācīties, un tad pēc tam mēs varam konkrētos pasākumus veikt. Nākamais ir par obligātām, es viņus saucu par veselības pārbaudēm, bet atceramies, tie ir 2 bloki. Tas ir obligātā veselības pārbaude, gan pirmreizējā, gan ārpuskārtas, gan periodiskā. Un ir tā saucamās, es viņus saucu par sanitārām grāmatiņām no veciem laikiem, jā, bet viņas saucās, protams, veselības pārbaudas, bet labāk, kad mēs sakam godīgi, lai mēs saprotam, par ko runājam, un tiek runa par sanitārām grāmatiņām. Tātad pirmreizēji un atkārtoti, tur ir arī sava kārtība. Principā arī, kā redzat, jebkurš, un attiecīgi tad ir jautājums, kurš to darīs paši, vai mēs vēlamies to no pakalpojumu sniedzēju. Vakcinācija ir speciāli šie 330 noteikumi, es jau iepriekš un šeit arī esmu ierakstījis. Tur ir vairāk gan ērčencefalīts, gan B hepatīts un tam līdzīgi, ja, tad arī ir pirmreizēji periodiski, katram tur ir savs periods,
bet jebkurā gadījumā organizēt to var jebkurš, attiecīgi tas, kurš tam ir norīkots vai kuram ir uzdots par pienākumu. Tad ir risku novērtēšana, tur ir nedaudz sarežģītāk, jā, tā tad risku novērtēšana ir viena no tām lietām, kuru nevar veikt kurš katrs, jā, un attiecīgi gan ir šis te darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana. Daudzi viņu baldīgi sauc par auditu, jo audits tas ir ļoti padziļināts pasākums. Es esmu jau vairākas reizes teicis, ja tad neuzķeraties uz šo te vārdu audits, jo Latvijas likumdošana principā prasa šo te izvērtēšanu. Tas nozīmē, ka mēs paņemam, paskatāmies, ir mums norīkots darba aizsardzības speciālists, paskatāmies, kuros dokumentos, kas par to ir rakstīts, ko viņš dara, ko kāds cits dara, ja, un šādā veidā ejam cauri. Tas nav audits. Audits tas jau būtu skatīšanās vēl papildus, vai reālie darbi atbilst, vai instrukcijas atbilst, ja, vai visi tur ir ietverts un tam līdzīgi. Ja, tā kā izvērtēšana būs mazāks process, audits būs daudz lielāks. Bet, protams, kaut kādā brīdī varbūt ir vērts paskatīties uz savām lietām padziļināti, ja, bet es vienmēr saku, lai veiktu korektu auditu, faktiski ir jāveic risku novērtēšana. Tātad tie ir abi divi sapāroti procesi, un līdz ar to nav jēga īsti veikt auditu un netaisīt risku novērtējumu. Ja? Tad tas ir tāds diezgan nepareizs process, jo, kā jau es tikko teicu, auditu principā var izveikt tad, ja mēs iedziļināmies visos sīkumos un arī pie reizes tad vērtējam risku, saprotam, kurš ko dara, kādi ir procesi un tam līdzīgi. Tad vērtējam pašus riskus, attiecīgi ne tikai identificējam ar jā vai nē, bet arī vērtējam. Ja? Tas ir tas, ko nosaka Latvijas likumdošana, sastādām pasākumu plānu. Teiksim, pakalpojums sniedzējam būtu pasākumu plāna projekts. Šeit man būtu bijis jāuzraksta pasākumu plāna projekts, ja? Tad būtu bijis korekti, jo tad es kā speciālists sastādu plānu, visus tos riskus, kas ir jāsamazina, vai pilnībā jālikvidē, un tālāk nosūtu, teiksim, darba devējiem, kurš saliek termiņus atbildīgos, ja, jo viņam ir jābūt gatavam parakstīt šo pasākumu plānu, līdz ar to viņš ir iesaistīts. Ja, un, protams, viņš drīkst arī kaut kādus punktus, kas viņam liekas, ko viņš nedarīs vai darīs kaut kad citus gadus, attiecīgi tad ieplānot jau ar tālāku termiņu. Tas viss ir, protams, atkarīgs no naudas. Tāpat indikatīvie mērījumi, kurus var veikt gan jebkurš, bet principā tas ir tās pats apgaismojums biroja darbiem vai vēl kaut kur īsti pateikt, kur tas ir un kur tas nav un cik viņš ir, nevar, ja neveic šādus te mērījumus. Tāpat saraksti dažādie, par ko jau es esmu runājis, kas viņos ietver, bet principā tie būtu tie paši bloki, par ko mēs šodien runājam. Ja? Tad faktiski mēs runājam visu laiku riņķi un apkārt par vienu un to pašu lietu. Un, protams, regulāras apgaides, tas vairāk attiecās, protams, uz tādiem uzņēmumiem, kuri ir vai nu tie ir ražošanas uzņēmumi vai, teiksim, būvniecība, mežstrāde, kur ļoti daudz mainās un kur, protams, tie riski nāk no jauna un atkal parādās, kaut kādā brīdī viņu nav un kaut kādā brīdī atkal viņi ir. Tālāk par šo te speciālo apmācību, tad atceramies, mums ir gan tā saucamās bīstamo iekārtu apkalpošanas, gan kaut kādas citas lietas, tikpat labi būvniecībā ir savas specifiskās lietas, tā kā tas arī iet runa, kurš tad organizē šo te speciālo apmācību, uzsākot darbu, es viņu sauc par pirmreizējo, un pēc tam, protams, bez sekojuma, jo mācību centrs tad nosaka derīgumu termiņu, un attiecīgi tajā brīdī mēs tad varam sekot līdzi un skatīties, jo principā strādāt darbu bez atbilstošas apmācības nevar. Tas būtu tāpat kā automašīnā iekāpt, braukt ar automašīnu, kurai ir beigusies apmācība. Ja? Tas ir tāds pats pārkāpums. Tāpatās par darba aprīkojumu, ja, tad gan, kā jau es tikko teicu, tad darba aprīkojuma pārbaudas, tas iet runa par iekārtām. Mēs parasti saprotam bīstamās iekārtas, bet ir vēl arī paaugstināts bīstamības aprīkojums, ja, tad teiksim, tāpat ražošanas iekārtām ir jāpārbauda viņas vismaz kaut kādā, vai nu tas ir reiz gadā vai reiz divos, tas ir uzņēmums pats izdomā šo procedūru, ja, bet principā, kādreiz es runāšu, bet īsti nepietiek, ja mēs sarakstam vienu garu sarakstu un uzrakstam vārdu pārbaudīts, ja, jo principā ir jābūt kritērijiem. Līdzīgi kā tas ir, kad mēs ejam automašīnu pārbaudīt, ir kaut kādi kritēriji, ja, un šos kritērijus, protams, var dabūt tikai un vienīgi lietošanas instrukcijā. Tāpat elektroinstrumenti šobrīd jau ir Eiropas regula, kura uzliek par pienākumu baudīt arī
Protams, tas ir vizuāli vairāk šīs te lietas iekšā, jo mēs, protams, tur dziļi nevienmēr ejam. Tāpat vēl cits aprīkojums, tas varētu būt kaut kas ar būvniecību, trepes, stalažas, nezinu, tāpat tās varētu būt drošības jostas, ja mēs paši to darām, mēs varam arī aizsūtīt. Tāpat tās ir temperatūras mērījumi, ja tā tad pašaizdegošiem materiāliem, tātad kaudzes varētu būt stāsts, varētu būt vēl par kaut kādām lietām. Tāpat termogrāfija, kaut kas no tās pašas operas, jo šajos te uzņēmumos, kur strādā ar pašaizdegošiem vai sprādzienu bīstamiem materiāliem, tam ir liela nozīme un kādam tas ir jādara. Un, protams, ja mēs to prasam no pakalpojumu sniedzēja no ārpuses, tad viņš rēķina attiecīgi, ka viņiem tur jābrauc, nezinu, reizi nedēļā vai varbūt reizi pa 3 dienām, un attiecīgi tas kaut kādu izcenojumu nes līdzi. Par individuālām aizsardzības līdzekļiem, tātad, kurš viņus sagādā, viena lieta ir sastādīt sarakstu, saprast, bet otra lieta ir viņus sagādāt, nodrošināt to nomaiņu, tāpat tās pārbaužu veikšanu, ja mēs jau tā kā varētu vai nu to pie iepriekšējās vai pie šīs sadaļas to runāt par šo te pārbaužu, un tāpat tās arī mazgāšana un tīrīšana, tas ir tie pienākumi, ko darba devējs, vai nu viņš tad pats ir uzņēmumu manā gadījumā, kuriem ir sava, nosacīta maza mazgātava, kur cilvēks reizi nedēļā var ielikt un izmazgāt savu darba apģērbu, vai ir vēl speciāli dezinficēšanas skapi, kurās laika pa laikam liek iekšā gan apaus, lai viņi tādā veidā būtu tīri un neizplatītos tik daudz tās smirdīgās lietas, kas ir baktērijas, Tā kā viss tas ietver, kurš tad to dara, un šis nemaz nav tik vienkāršs process, kā varbūt tās izskatās šeit aprakstot. Protams, vēl ir vesels bloks, tas ir darbs ar ķīmiskām vielām, gan reāli viņu sagādi, gan to, lai viņas būtu ar visām drošības datu lapām, lai tās drošības datu lapas būtu izdomātas kā pieejama, lai cilvēks tiešām vajadzības gadījumā, kaut vai pirmās palīdzības gadījumā var viņos ieskatīties. Tāpat ar šie te apraksti, jo atceramies, te visas ķīmiskās vielas var glabāt vienu otrai blakus, līdz ar to ir jābūt kaut kāda, jāiet cauri šīm te vielām reāli, kas glabājās pat tam pašām apkopējām, jāskatās, ka ne visas vielas, jo tiek pieņems, ka ja šīs divas vielas glabājās blakām, nedodies viņas tur, teiksim, izlīst abas divas, notiek reakcija, notiek aizdegšanās vai vēl kaut kas, tad tas nav tas stāsts, ko daudzi stāsta, ka viņas ir iepakotas, viņas jau tur principā nekas ar viņām pieņemam sliktāko scenāriju un izejot no tā, tad domājam, kur, ko, principā tādā apkopējā praktiski, ja jūs man prasat, parasti ir metāla skapis, vai nu tad ir sadalīti plaukti, vai nu ir 2 skapi, jo visideālāk, jo principā arī metāla skapim var notecēt vielu, uztecēt nākamā plauktā, kur stāv attiecīgi vienā gadījumā sārmi, vienā skābes un beigās notiek reakcija. Tāpatās atkritumi, bīstamie atkritumi, tāpatās piesārņojošā darbība, tā kā tas es viņus ielicu pie ķīmiskām vielām, bet to mēs varam tikpat labi arī par piesārņojošu darbību saukt, tā kā tas arī ietver darba aizsardzību un tuvu stāvošas lietas. Un, protams, ugunsdrošība, kas arī ir vesels liels bloks, gan ugunsdzēsības aparāti, gan krāni, gan signalizācija, sūkņi, ventilācija, apkure, temperatūra, mēs jau runājam, elektromērījumi un vēl tur ir virkne specifisku lietu. Šeit gan ir apmācīts personāls, es jau teicu, ka, ja mēs par tām iepriekšējām runāt darba aizsardzībā, tur izņemot risku novērtēšanu par pārējo varētu runāt, ka tur var apmāt, teiksim, cilvēks jebkurš, kurš ir gatavs to darīt, tad ugunsdrošībā diezgan precīzi ir pateikts, ka ir jāmācās, lai saprastu, kas ir kas, un tikai tad var veikt konkrētos pienākumus. Protams, ka ir vēl savi specifiski bloki, par kuriem tad ir jārunā konkrēti ar šo pakalpojumu sniedzēju, bet tas ir tādā ieskatā, lai mēs saprastu, un ja ir vajadzīgs, tad varu aizsūtīt šādu te anketu, katrs savelk ķeksīti, atbildu pats vai prasu no pakalpojumu sniedzēja, lai tad kopā būtu skaidrība, ko mēs gribam, lai mēs tiešām iegādātos automašīnu, kurā, ir kondicionieris vai nav kondicionieris, ir zaļā vai zilā krāsā, ir bremzes vai nav bremzes un tam līdzīgi. Tad atceramies, ja mēs vienkārši iegādājamies automašīnu, tad mums piedāvās visas sākot ar pašām bēdīgākām un ar pašām labākām. Tā kā, lai mums forša dzīve drošā darbā, tiekamies atkal citreiz.